tas tulkojums jau precizēts vēl, ja ir kaut kas vēl ko pielikt klāt, ja, kā pievienot. Tas jā, tūlīt pat jau viņiem pasaka, ja ieiesiet un uzreiz jau atkal viņiem tāds biedinājums it kā, jā, liekas, nu varbūt tās citam liekas, nu bet ko tad mums jāiet, ka mūs atkal izvedīs. Tomēr tagad arī, nu, mēs lasām Jāņa atklāsmes grāmatu, jā, ka būs tāds, nu, ir lietas, kas jau ir bijušas, un mēs grūti novilkt robežu, kas būs un kas ir bijis, arī atklāsmes grāmatā. Praktiski sanāk tā, ka sen jau viņi ir atvērti jau tā atklāsmes grāmata, jo tie piepildījumi notiek, daudz jau tikai gaida, kad notiks, bet tas jau ir spēkā, jau ir. Un tas, ka, nu, ir iespēja, ka tas var nenotikt. Ar tiem ieteikumiem, ja jūs tikai pildīsiet mans, nu, kā šeit, ja, kad iesiet un darīsiet šos likumus un baušas, mums ir vēl tāda ļoti liela privilēģija, kad ir arī upuris jau dots par tiem pārkāpumiem, ko esam jau izdarījuši. Un ir tā iespēja caur žēlastības tādu to, kas vairs kādreiz nebija iespējams nolīdzināt un piedot. Bet tad ir iespēja tomēr nepiedzīvot to. Ir kāda iespēja to minavaķi. Bet tas nav teikts, ka pilnā apmērā tas var izdoties. Tur ir atkal katram tā iespēja to izvēlēties. Līdzīgi kā Tuksnesī bija tās 42 tās pieturvietas, ja. Caur Tuksnesim, ka gāja Izraels, tur katrā tādā pieturvietā tomēr katrs izdarīja kaut kādu izvēli. Kādi palika, kādiem atvērās zem tādā Tuksnesī no tām pieturvietēm, bet kāds iegāja iekšā apsolītā zemē, Kāleps un Jehošo. Nu, tas, kā es to kā piemēru tā minu, tad nav teikts, ka ar visiem tā var notikt, bet tā varbūtība, ka tā var notikt, to Mošē tomēr darīs zinām viņiem, lai nebūtu, kad tāds rožains brīlis viņiem ir, un tomēr to savu nastavļieņu viņiem ir jāpabrīdina, kad, nu, tā kā Ješua arī Pāvils arī Šauls teica, ka uzradīsies daudz, jā, tādi, kas ienesīs svešas mācības arī viņiem pēc tam, kad viņi vairs nebūs. Tad, nu, liekas arī, nu, paškam tad mēs izgājām ārā, paškam mēs pieņēmām šo mācību, jā, un bez cīņām nenotiek un nenotiks. Tā kā nav tur pateikts, ka pilnībā viss beidzies un ka tagad nekas nebūs viņiem tā jāpacīnās arī tādā apsolītajā zemē. Jā, ir, kas tas viss ir ļoti daudz, ko uzrunāt tieši tas arī šīs rakstu vietas, kad tas saka, Dievs ir žēlsirdīgs, viņš viņam nekas, viņš visus grib glābt un visi būs glābti un nebūs nekas, nu, viņš nenosoda, ja, bet kāpēc tad šajā te, nu es to vēl projām no tā festivāla te, ja tur jau es to cilvēku, nu, nebija vērts jau runāt vairāk, kas bija no Rīgas, kas bija tur viens, teiksim,
tā uzreiz nevar nemaz tā pateikt, ja? Bet 66. nodaļā Ješajahu, ja? Kas ir sacīts. Jo redzi, tas kungs nāks ar uguni, un viņa rati drāzīsies kā vieskūrs, lai izlietu savas dusmas postījumos un norātu ar uguns liesmām. Jo tas kungs tiesās ar uguni visu zemi un ar savu zobenu visu cilvēci, un daudz būs tā kunga nokauto. Nu, tas jau atkal jau atkārtojamies jau vairākas reizes. Viss, kas svētījās un šķīstās elku dārzos dažādās vietās, kad ir vēl citā tulkojumā, tur ir precīzāk iztulkots ap kādu vīru. Viņu starpā ap kādu vīru. Nu, kas tas ir pa vīru? Kas tas ir pa vīru? Tas jau tā. Vēlāk, tas skaidri, diezgan skaidri pateikts, kā Atklāsmes grāmatā pateikts. Ragi kā jēram, bet atver muti, tad runā kā puķi. Mums baušļi nav vairs, mums šabats, nē, nav. Nav jāiet. Jēzus visu ir izdarījis. Viņš pateica, viss piepildīts. Kad pie šī soda staba bija, ja? Nu kā, nu tagad pie krusta, ja? Tā kā reizēm Šterns to tulkojumā kaut komentāros rakst, ja? Nu, par šo te krustu. Kāpēc šo krustu nesā uz kaklu to zīdi, ja, to nāves zīdi. Ja būtu tā kā tagad, nu, ja viņš būtu, teiksim, ja šo ciets nevis pie krusta, bet pie elektrisko krēslu, ja, kā tagad, ko tad maz tad krēsliņu nesāt kaklā. Nu tā, Šterns tur komentēja. Es jau kādreiz to tur arī tajā žurnālā Menoru uzrakstīju. Es tur toreiz tā ļoti uzmanīgi, es tur pieminēju tikai citu tulkojumus, lai nebūtu tā, kad es tur kaut ko pielicis klāt esmu. Un līdz ar to visu, vienalga pierakstīja visu man, kad es esmu vēl tur kādu, toreiz tam mācītājam vēl bija tas, tāda vēstulīte uzrakstīt, ko tas Reineks tur uzrakstījis, kādas muļķības šitās te liela atsauksme par to tur bija. Nu, kāda atsauksme? Nu, negatīva. Nu, ja vēl kaut kas ir kādam, ko piebilst, vai... Jā, te ir vēl arī šmā iekšā, šoreiz šī reizē arī. Nu, ir par šabatu arī atgādinājums, visi šie likumiskās arī nu, visi tie likumi tādi, 10 šie izrečeņi, ja, nu, iziet cauri tam visam. Tā kā diezgan tāds liels tāds apjoms ir tas, ka viss tas notiek, ja, ko viņš mums šeit veids, pastāv uzskat, ka tas notika vienā dienā. Nu, Viss šis iepriekšējā Toras stunda, tas ir viss dienas garumā. Daudziem tāds tā kā domās, vai tas bija iespējams. Nu, tā kā tagad daudz saka, ka laiks tik ļoti saīsināts, ka tik ļoti ātri skrien. Nu, tur varēja teikt tā, ka daudz varēja tādā dienā pateikt,
Nu, šī diena gan likās nekad nebeigsies. Tas, nu, tik tāds, ka tā diena izstiepās. Notika tāds brīnums, nu, ka tā diena nebeidzās, kamēr netika padarīts viss līdz galam no Mošē puses, ko viņam bija nozīmējis Adonai. Tā kā, ja viņam būs nepieciešams kaut ko pie mums, lai mēs paveicam, tad viņš to dienu mums var izstiept. Tur gan ir tādas dažādas līdzības arī pie visiem šiem notikumiem, bet, nu, es nestāstīšu, kā tas ir gadījies, bet manī līdzībā es saskatīju to, kur tas jautājums parādās. Saka, 3 dienas un 3 nakts viņš dusēs. Nu, ko jāatšķita tā vieta, jānolasa, jā. Līdzīgi kā Jona, jā. Un tad sāk skaitīt, kur tā diena bija, kur tā nakts bija. Un tad tas skaidrojums, kad bija šis pēkšņais aptumsums, kad vai to nebūtu jāpieskaita par to, kad iestājās nakts. Es to tikai pēc tādas līdzības sāku piedomāt. Jo Mašiaks arī dzīvoja tenīs visos mutiskās Toras arī. Nu, tur arī es domāju, lietās, ka tur ir tieši reiz Samuels arī to teica, ka tas ir kā līdzībā sacīts, bet tur jau ir kristieši pielikuši klāt to 3 dienas un 3 nakts bija. Bet citās vietās, ja šo saka, 3. dienā augšām celsies. 3. dienā, nevis 3 dienas. Un Šauls arī tur citur saka, kā pēc rakstiem 3. dienā augšām cēlās, nevis pēc 3 dienām. Bet ka kristieši tur to ko paskatās, un viņiem vajag to, un tad tur pievelk klāt, un tad domā visādi, kā nu iztaisīt to 3. dienu un nakti, jā. Kur tad būs, nu, ja labi grib, nu, tad var arī iztaisīt, nu, bet tur ir, kas ir kā līdzība, kā Jona bija zivs vēderā, bet tur nav, nu, kā tas ir, nu, šīs 3 dienas, 3 nakts, nu, tā, ja šo būs zemes klēpī un viss, vairāk tur nav jāpieliek nekas. Nevis 3 dienas un 3 nakts viņš būs. Tā kā, nu... Jā, jo, ja saprot, kad teikts, ka ne saule, ne mēnesis nepielūk, tad reāli sanāk tā, ne tā, nu, viņš ir pāri arī tai dienai, kas rada dienu, kas mums saule tagad parāda, ka ir diena. Un kad mēnesis tā kā, jā, nu, ka ir nakts, jā, nu, kaut kāda, nu, tāds, nu, parādība. Bet par to visu изņemt ārā. По этой причине, дабы взглянув на небо и увидев солнце и луну, и звезды, все воинство небесное, не соблазнился ты поклоняться им и служить. Любое звено в творении кричит, что спаси Господь от этой мысли. Она всегда была и всегда будет, чтобы уйти от этой страшной ошибки, нужно собраться с силами выполнить. Помните глаза ваши в высоту небес и увидите, кто сотворил эти. Jesāja 4:26. Понятие конца относится к тайне и бура. У самого времени нет конца. Конец времени означает, что что-то время закончилось, то есть пришло к финалу. Другими словами, у этой вещи нет больше времени. А то, что называется стихом «Ты же иди к концу и упокойся, и встанешь по жребию своему в конце дней», Даниил 12:13. Это конец не дней, а событий, которые в эти дни произойдут. Имеется в виду, что время этих событий пришло к концу.
Если время началось, значит ему наступит конец. От начала года и до конца гоda. Tad, nu jā, jāsaprot, ir dažreiz tas, bišķiņ tas laiks un notikumi. Jāredz plašāk tas viss tas redzējums. Tā kā šeit arī, jā, tā, tas laiks iesiet un te pēkšņi atkal tiksiet izdzīti ārā. Jāsaprot garīgi, nevis fiziski. Jā, tā kā... Fiziski pierādīt to dienu skaitu. Jā, tur sākās tad tie Fiziski grib tādu komentāru kādreiz bija te komentēja, kad pa tām dienu beigām, pēc kādu tur maju kalendāru, kur jau ir tagad beigsies šis pasaules gals. 12. gadā bija paredzēts. Ir kaut kāda, es neatceros, bija, ja, bet tad tas labs humors bija. Viens bija pierakstījis klāt. Nekas nebeigsies. Uz mani jogurtu paciņu vēl rakstīts, ka vēl viņa 15 dienas derīga pēc tam beigām. Tas ir... Un par šitiem, teiksim, arī pa lāstiem un viru, ir jau cilvēku, kas tomēr sajūt. Šeit, teiksim, kas svētī tautas tiks svētīts, kas nolāda, tas tiks nolādēt. Vai kas svētīja Ābraham, ja? Es vienu kādu komentētāju ļoti labi sapratu. Tas bija, es tur krievvalodā tur internetā runāju ar kādu. Sarakstījos, tad tas tur uzreiz ar vienu šo teikumu ielikt to, poņal, viņi уже хватит. Tad es sapratu, man pietiek jau. Es sapratu, viņš kaut ko bija tā, kad viņam jau pietiekumu, var teikt, rīdz ar to pateikt. Viņš tā, paldies, ka tu pateici. Bet uz šobrīd jau reizēm liekas, kā pats Izraels, jā, kā lai man saka, pats Izraels vainīgs. Neapvienojas. Tagad arī visiem. Ir briesmīgi, teiksim, pa tiem radinieki, ja tev tagad vairāk kā 300 dienas kaut kur gūstāja. Un netiek. Un tie nemaz netaisās atdot. Viņam tas ir dzīvais vairoks. Un Izraels jau arī neprasa vairāk. Ko? Izraels jau arī neprasa vairāk, man liekas, ka tiem tā ir noņemta jau no dienas kārtības. Viņiem ir spiediens joprojām no sabiedrības. Ir, bet tas Hamas jau vairāk uz sarunām neiet. Neielaižās uz sarunām. Viņi saka, mums pietiek. Mēs jau par paziņojumu izvērst savu karaspēku no Gazas joslas un tad dabūs gūstekņi. Brīnums tikai var paglābt to. Brīnums ir Mošieks un Immanuel. Droši vien jau tas, kas režisē visu no augšienes zina un pieļauj šo situāciju. Piespiest, kā to... Kā līdzīgi kaut kā tāda mazā apjomā, varētu teikt, jā. Lai apjāt, ka ar kāru neko nepanāc. Jā. Labi, tad jāst. Kaut kādā ziņā kādreiz kaut kur ir jāpiekāpjās. Tāds, piemēram, no dzīves bija, notikums, kad Baltkrievijā, dzīvoja īrēji, viens no tiem ģenerāļiem cariskās Krievijas, no ebrejiem viņš, kaut kādi imušas tur lielu. Nomāja, un ebrejs pacēla to cenu tai teritorijai.
Viņš teica, ka divkārši būs jāmaksā. Nu, tad tā kā tas ģenerālis, tā kā varētu arī tā kā, kaut kā atpakaļ tomēr to iepriekšējo maksāt. Viņš teica, varētu, bet tad tev būtu no karklausības ebreji tā kā, jāatbrīvo. Viņš teica, to varētu. Un tad viens tas no tā ciema kaut kur tur Baltkrievijā, viņš saka, viņam ir iesaukums. Viņam jādodās. Viņš aizgāja pie tā rabīna, viņš teica, lai dod svētību. Jauns vīrietis un ģimene. Viņš teica, tas rabīns, bet viņš teica, es tev svētu, bet viss būs labi. Viņš teica, atnācis māju, viņš tā kā dalās ar to ģimeni, viņš teica, grūti pateikt, ka tev pasaka, viss būs labi, jā, svētība, es tev dodu, viss būs labi. Viņš aizbrauc uz to vietu, kur viņam izdod jau uniformu, jau runā priekšā tas ģenerālis, kad jums ir jādodas par to māti Krieviju, ja, tur šajā karā, Japāņu karā, kur vienkārši nogremdēja tos kuģis, tos Krievijas, daudz arī no Liepājas brauc. Un pēc kāda laika viņi iesauc tur vienā telpā to ebreju, un viņam tā kā lasa tas ģenerālis, jūsu vārds ir tāds un tāds, ebrejs. Jūs esat atbrīvots no kara klausības. Viņš tā kā, kā? Viņš teikt, visi varat mājās braukt. Tas tagad, viņš jau nezināja, kas paliet. Viņš aizbrauc, uztais galdu. Viņš uztais galdu, viss sasauc tur tos vietējos. Viņš saka, tāds, viņš teica, rabīns, ka būs labi. Viņš teica, dev savu svētību. Es teicu, vai tiešām ar to pietiek? Kad viņš pateica, ka būs labi. Viss beigsies labi. Viņš tagad visu tur izstāst to. Tas viens saka, es jau zinu to īsto sakanu. Viņš teica, tam vienam ebrejam arī rabīns piederēja. Un tas ģenerālis arī